Nu, ko šodien muguras diena. Šī džimā vēl nav taisīta, tāpēc jāiemēģina ir aparāti. Fokusēšu šodien uz 8 līdz 12 repiem un uz pauzēm sasprindzinātā pozīcijā. Noteikti mēģināšu arī katru vingrinājumu izpildīt ar lēnu negatīvo kustību. Redzēsim, kā ies. Uz pauzītām šodien jūtās bišķiņ ieliek slodzīt, jo lēnāk der, jo grūtāk, protams, vai ne? Tagad no pievilkšanās pārgājām uz roviem. Viņš pamainām reģionu, kur mugurai trenējam. Šeit arī taisīsim lēnu, nelielām pauzītēm, lai kārtīgi mugurai iedot piepīpēt. Džimā šodien mūzika vienkārši briesmīgi, tā kā uz mierīgu pasēdēšanu būtu atnācis, bet runājot par muguras vingrinājumiem, ļoti bieži problēma cilvēkiem ir tas, ka atsakās grips un nevar kārtīgi muguru pievērt līdz galām, jo vienkārši fiziski nevar noturēt vai nu stienu vai hantās vai vienalga trenažeru, kur sporto. Tādā gadījumā iesaku izmantot tvērienu trenējumos. Nekādā gadījumā neizmantojiet strepus, jo tas jūsu situāciju vēl padarīs sliktāku. Neprogresēsiet tieši tvērienu stiprināšanā, tāpēc izmantojiet labāk gripu treneris un jutīsiet, ka daudz ilgāk varēsiet pirmkārt notrenēties un otrs daudz ilgāk svars noturēt. Jāpatais singulāru rovi. Ir laba light pull-down mašīna. Tāda tipa. Tagad nodarbosimies ar šo. To vingrinājumu izpildot. Svarīgi ir augšējā daļā pastiet muskulu. Šeit vai kārtīgi jūtas, ka ir izstiepies. Un apakšā velk līdz cik sāmā. Viena seita jāuztais smagāk kaut kādu līdz 8 repiem, lai jautu uzvilkt. Kaut kā saprasties kaut ko bišķi smagāk. Šiem pauzes nesanāks tik ilgas, bet jāmauc, jāspiež sev. Full stack. Sanāca labāk nekā plānots. Full stack. Nākošies droši jādomā, kaut kas ir ar brīviem svariem, lai var uzlikt kaut ko vairāk. Vai arī jāmēģina vienkārši lēnāk. Un lielāk pauzīt apakšā. Hey, psst! Let's do some light pushdowns.
labais. Jā, cik tā. Šis vingrinājums īstenībā ir diezgan triki, jo daudz viņi ļoti nepareizi taisa un īstenībā muguru nemaz neieslēdzas, kamēr to dara. Tāpēc daudz arī sūdzas, ka šis vingrinājums nekam nedara, bet īstenībā vienkārši jāiemācās, kā to pareizi darīt, lai izjust maksimāli muguru un nestrādāt triceps ar pleciem pārsvarā. Ja jūs to nemākat, vēl labāk uzliec mazāk svaru un mēģini uz to vairāk repiem, līdz sajūt, ka tev vairāk strādā muguru, nevis lētu vai triceps. Kā pēdējais iet mums viens no mīļākajiem muguras finisher treniņiem, bet vingrinājumiem, kas ir rope lat pull downs. Arī galvenais jātais ir lēni fokusēties uz pareizu tehniku, smuku pastiept augšējā pozīcijā un apakšā palaist cik tālu vien var. Tas viss atkarīgs arī no striķa garuma, jo garāks striķis, jo vairāk var paplest rokas uz sāniem. Ja īsāks, nu kā ir, tā ir. Augšējā pozīcijā pastiet. Kad tu trenējies kopā ar meču un aizmirst pārlikt svarus, tad gadās šitā. Ropilni. Šoreiz nebūs tāds. Pēdējo setu uztaisīju ar drop setiņu. Uztaisīju maksimālu svaru 5 reizītes. Pēc tam 5 reps uztaisīju minus 10 kg. Vēl 5 repi minus vēl 10 kg. Un atkal minus 10 kg un vēl 5 repi. Tā lai kārtīgi muskulis sadzenes. Sajūt ar katru repu, nevis repu, bet katru setu pat ar to, ka svars bija mazāks, likās tāpatās, ka svars ir tieši tas pats, bet muskulis piepumpējas kārtīgi. Un, protams, brītiņš fleksiņām. Šodienas muguras treniņš bija fokusēts vairāk uz letiem un muguras augšējo daļu. Pie apakšas ļoti maz tika strādāts, nekur vajag muguras apakša neieslēdzās. Tagad es domāju, rīt leti sāpēs un treniņš būs jūtams. Kādā ziņā patika un iesaku jums arī pamēģināt šo treniņu uz 3 līdz 4 setiem, 8 līdz 12 repi katru vingrinājumu vajadzētu aiziet. Bet noteikti šim nevajadzētu būt vienīgajam muguras treniņam, jo, kā jau teicu, viņš fokusējas uz noteiktiem reģioniem un pilnu muguru viņš neiztrenē. Tāpēc šo var izmantot kā vienu no 2 vai 3 variantiem, kā trenēt savu muguru. Šo treniņu iesāku arī sākt ar pievilkšanos, uztaisīt pirmo iesildīšanos setu kaut kādus līdz 10 repiem, atkarībā, protams, cik daudz tu vispār vari uztaisīt. Es uztaisīju pirmo setu 10 repus un tad nākošo es taisīju, kā iesildošo 10 repus un nākošo es taisīju 30 repus, lai kārtīgi iepumpētu mugurā asinis, un pēc tam uztaisīju vēl 2 setus, kur bija vismaz 10 repi. To negatīvo kustību ļoti kontrolēti, un tāpat laikā pauzīte sasprindzinātā formā ir ļoti liels bonus. Ja vari taisi, ja tu taisi ar baigi lieliem svariem un tā pauzīte jūtas, ka samazina kvalitāti visam pārējam vingrinājumam, tad
Nu, to pauzīt var arī netaisīt, galvenais ir kontrolētu negatīvo kustību. Ja tev patīk šis treniņa apskats, iemet laiku, piesako, var arī iekomentēt, padalīties ar draugiem un gaidīšu apakaļ tev savā kanālā.